būt par mani viegli nav. Ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Palīgā! Drošībā! Nē! Palīgā! Henrij! Ko? Henrij, laiks mosties! Aiziet, Henrij! Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu? Par ko tu runā? Punktualitāti! Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu? Henrij, celies! Tev šodien peldēšana? Peldēšana? Nē! Negantā Henrija pelde. Kāds peldēšanai sakars ar izglītību? Es taču nepieaugšu par zivi. Peldēšana ir mācību stunda. Tāpēc taču ir delfīnu skolas. Labs joks, Pīter. Es ienīstu ūdeni. Tas ir tik slapjš. Ūdens kož acīs un ir tik augsts, ka tajā uz ziemu varētu salidot pingvīni. Pingvīni nelido. Klusumu, Knisli. Nē, esi negants, Henrij. Varētu padomāt, ka tu neproti peldēt. Skaidrs, ka protu. Mamu, es nevaru iet peldēt, man ir kārpa. Kaut kas tur patiešām ir. Ienīstu peldēt. Kad būšu karalis, nevienam nekad nebūs jāpeld. Padodies, Ralf. Ar Endriju tas izdevās. Mani nenobiedēsi. Ja nobiedēšu, atdosi man savu kabatas naudu. Labs ir, visus 50 pensus norunājuši. Ko tu šonedēļ stāstīsi piemirkušajam Sidam? Ka aizmirsu šortus. Nesanāks. Tā tu teici jau pagājušu reizi un aizpagājušu reizi. Tā tad laiks rezerves plānam. Ralf, tev bija taisnība. Skaties, tur ir puma. Kur? Es arī gribu redzēt. Šī nav pumas dabiskā vide. Varbūt tā izmukusi no zoodārza. Arī tiesa. Tur ir puma. Uzjautrinies, Henrij. Nē, tā pārnākusi uz šo pusi. Tā joprojām nav atnākusi. Jūs bijāt par lēnu, tā jau ir prom. Brīnišķīga diena. Piemirkušajam Sidam nācās atcelt stundu, jo visi bija aizmirsuši peldkostīmus. Esmu drošībā vēl vienu nedēļu. Tu esi nožēlojams, Ralf. Tagad tu nobīsies, ka likts. Mammai zvanīja no skolas. Rīt notiks ārkārtas peldēšanas stunda. Rīt. Un mums jāpelna nozīmītes. Pieci, 5,5. 10 pāri 8, Henrij. Laiks braukt uz skolu. Šodien paredzēta peldēšana.
Paturi to pie sevis, Andrew, bet no akvārija nu pat aizmikusi haizivs. Haizivs? Jā, super gudra mutante haizivs. Un tā ir ceļā uz šeieni. Esi modrs. Henrijs saka, ka mūsu baseinā varot būt haizivs. Haizivs dzīvo sālsūdenī. Tām nepatīk chlors. Man arī nepatīk chlors, bet es taču tajā peldu. Arī tiesa. Šī maska ir sliktāka pat par vilkati. Es tikai iesildos. Es šodien nopeldēšu 1000 metrus. Visi baseinā. Henry, nemaz nesaki. Piedodiet, ser, es šodien nevaru peldēt, jo... Pietiek atrunu, mazais neģēli. Mani neuztrauktu arī lepra vai buboņu mēris. Tūlīt pat pārķērbies. Es to darītu ar prieku, ser, taču, diemžēl, esmu aizmirsis mājās peldbikses. Rezerves bikšeles, ģērbies. Es nevaru vilkt ko tādu. Es to nedarīšu. Ģērbies. Man jānopeld veseli 5 metri. Nenoslīkstot. Henry! Viņš ir zaķpastala, ser. Viņam ir bail no ūdens. Man nav bail. Es mīlu ūdeni. Skatieties! Henry, peldi! Tu taču tiešām negribi būt vienīgais no savas klases, kurš nesaņems 5 metru peldēšanas nozīmi. Uztaisiet Henrijam īpašu nozīmi – slīkstošā zaķa paskatā. Labs ir. Peldi. Tā, 5 metri. Elementāri. Vai tagad var rāpties laukā? Vai tu mani uzskati par muļķi, Henry? Vai tas ir āķīgs jautājums? Es teicu peldi, nevis ej. Ej uz seklo galu un trenējies. Kamēr nebūsi nopeldējis 5 metrus no baseina laukā, netiksi. Seklais, jeb resno neveiksminieku gals. Kas tev kait? Es neizsakāmi priecājos par mācīšanos peldēt. Stulbenis, skaties, kur peldi. Piedod, es neskatījos, uzmanījos no, tu jau zini, no haizivs. Haizivs? Izdomāju, pareizi. Jaunumi par haizivi, Henry. Tā esot iemukusi noteku sistēmā. Nē! Jā, visticamāk tā izpildēs par to cauruli un paslēpsies baseina dziļajā galā. Nē! Jā, tikai nevienam nesaki. Visiem stāties! Pat ne Viljamam? Nu labi, es zinu, ka Viljams prot glabāt noslēpumus. Apmēram 5 sekundes. Nozīmju pelnīšanas diena. Kāpēc neviens nepeld? Mēs negribam peldēt un krist par barību haizivīm. Haizivīm? Ja tūlīt pat nelīdīsiet baseinā, es pats jūs sakodīšu. Peldiet! Es viņiem teicu, ka tās ir bezjēdzīgas baumas. Vai kāds redzējis manu otro pleznu? Peldiet! Un uzmanieties no haizivs. Henry, izbeidz. Neviens netic, ka ūdenī ir haizivs. Nē? Un kas tad tas ir? Haizivs! 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 Henry, laukā! Henry, tā peld pie tevis. Tā ir tev tieši aiz muguras. Ko? Nav viss. Vai tomēr? Haizivs! Haizivs! Haizivs!
Vai atdosi savu kabatas naudu tagad, vai pagaidīt, līdz tiksim autobusā? Tu panāci, ka Henrijs peld. Malacis. Dubultas pēcstundas par haizivs attēlošanu. Apsveicu, Henrij, tu vienīgais tiki pie nozīmes. Tu nevien nopeldēji 5 metrus, bet uzrādīji visātrāko rezultātu visā valstī. Olimpiskās spēles! Es nāku! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.